Bet redzi, tas arī ir mans darbs, man negribas tikai seansus, sesijas ar saviem klientiem, bet es gribu iemācīt, un katrs, kurš atnāk, es arī apmācu kaut ko tu vēl pēc tam vari darīt, izņemot arī skaņas. Un ar to mēs arī ar tevi padarbosimies. Bet es domāju vēl par to izdegšanas sindromu, ja? Faktiski to sauc par neirastēmi. Tas ir tā zinātniski, medicīniski, ja? Tas ir tāds nervu sistēmas nogurums. Un ir tādi īpaši punkti mūsu ķermenī, tas nav galvā, tas ir šeit, rumpi, ir tie neirastēmies punkti, neirolimfātiskie punkti. Tu iemācīsies atrast, izmasēt un noņemt šo spriedzi, šo sasprindzinājumu un noņemt šo izdegšanu. Un tad tas ir ļoti būtiski, ja tu to darīsi regulāri un katru dienu turēsi sevi formā. Tas arī būs tāds... Un tas ir vairāk no rīta vai vakarā, kā tas... Tas varbūt būs vakarā. Es tev parādīšu šos punktus, mēs atradīsim starp ribām, pameklēsim un tu pati masēsi. Es domāju, ka tas arī diezgan būtiski, ka tu varēsi kaut ko darīt arī katru dienu ar tādiem apveceļiem. Jo redzi, vienkārši pateikt, zini ko, nedrīkst stresot. Nedrīkst taču ņemt tuvu pie sirds. Teiksim, bet kā? Jā, diemžēl tas nestrādā. Bet apveceļi ir mūsu ķermenī. Un tas ir ļoti svarīgi, ka tu to iemācīsies. Labi.